Sveiciens. Sveiciens no Sandra Majora Latvijā, šajā zemē. Gribu padalīties ar to, kā pieredzi šobrīd, savu pieredzi šeit, šajā zemē. Tā teikt, kas uz sirds, kas prātā, kas apziņā notiek. Un tajā arī viens aicinājums, redzējums, kurš, ja kādam vēl tas rezonē, kāds arī tā redz vai līdzīgi, un tad ieraudzāms ir, kāds redzējums izskatās, tad varam to piedzīvot. Kas ir gan priekš sevi, gan priekš vispār šajā visā realitātē, kur esam, kā mēs esam daļa no visas šīs vidas. Un tātad kur ir šis lielais stāsts, kā tikai vien skaidrāk redzēt, ka visu, ko dzīve pieredz, katrs cilvēks, katra cilvēka dzīve reprezentē kaut kādā ziņā to vienu punktu, kurš ir ārpus telpas un laika, kurš pieskarās laikā un telpā, un visu savu dzīvi ar savām interesēm, tas, kas interesē, to, ko dara, tā kā izpaužās, visu savu dzīvi atklāja to punktu, reprezentē. Un kā es pieskarās caur laikam, un kā dzīvoju šo dzīvi, var arvien skaidrāks palikt. Tas lielais stāsts, kāpēc ir šī inkarnācija, ir šī dzīve, un kāds ir, kaut kur var teikt, katra tā misija šajā dzīvē, vai vienkārši, kas garam ir interesanti pieredzēt šajā dzīvē, caur visiem plāniem. Un šajā paliekot skaidrāk, tas, kā pēdējos gadus ir impulss gājis cauri, vienkārši tā paliek skaidrāk, par ko ir šīs sajūtas, šis redzējums, uz kuriem dvēsele gars tiecās. Un viens, ka tas ir notiek individuāli un var notikt ir individuāli, bet cik ir skaisti pieredzēt ar Dievu katrā atklātojā esošajā pieredzēt kopā. Vai vienkārši dažādos tajos pieredzes līmeņos un veidos, kur teikt praktiski, varētu teikt ideja, kur tie, kuri savā dzīvē, lūk šajā dzīvē, ir tiecībā uz sevis izziņu, ir jau dažādos veidos, tā teikt, kalpo apkārtējai videi, cilvēkiem, un iepazinuši ir to, kā šeit esam, kā notiek gara un matērijas principi, kā tie izpaužas. Un skriot vai ne, tas ir no tās vidas, kurā viņš vienkārši ir. Un tad interesanti kādos vārdos to ielikt. Tas ir par to, kad katrs šeit atrod savu ceļu, savu veidu, savu autentisko saikni ar visumu, ar dabu, ar Dievu. Un
ir tāds apzinātības līmenis vai vienkārši viens no visu uzbūves, viens no šiem līmeņiem, kurš visu dzīvi šeit ir, tā teikt, savos kaut kur 18 gados, tad, kad tā vairāk ir sākus vērties interesi par to, kas mēs esam šeit un ko mēs te daram, ir kaut kas, kas ir prasījies arī tajā izpaustajā cilvēku pasaulē, par kuru prieks, ka pēc 20 gadiem to var sākt pieredzēt arī miedarbībā, vidē, piemēram, sanākot vīriem dziesmā. Bet esenciāli tas ir tāds pieredzes lauks, pieredzes apziņas tāds lauks un telpa, kurā rezonē iekšēji un kuru šeit pieredzēt ir tā teikt, garam interesanti. Un tātad praktiski tas iezīmēs, nedaudz vēl man jāpasās vienkārši par to rezonanci, kāda tā ir. Tad vieduma telpa, varētu teikt, vieduma telpa, viens var iezīmēt Latvijā, vieduma telpa Latvijā, cilvēki, kuri savā garā jūt savu klātsamību šajā telpā, zina sevi, katrs lielākā vai mazākā mērā, vai tā kā esam šajā ceļā, vai šajā ceļā esošie. Un tāda kaut kāda cikla tikšanās, izmantojot šī laika iespējas, kur lielā stāstā ir, viss jau šis notiek. Vienotība garā viņa jau ir katrs, kurš ir tādā saiknē ar dabu, ar sevi, to pieredzi. Un vienkārši ir tāds, kas teikt, kopā būšanas lauks, kurš ir varbūt ļoti svētīgs ik katram, kurš tajā ir, un arī vēl šī svētības plūsma, esība, tāda apziņas frekvence varbūt klātesoša vēl izteiktāk vidē, kur esam. Tātad praktiski es to redzu, viens no redzējumiem, piemēram, sestdienas no rīta vai saulēkts laiks vai 7 vai 8 vai 9, 10 iedošanas jautājumu. Un tāds, varētu teikt, Vislatvijas gara sapulce. Vai vārdos to ielikt, neielikt, nezinu, kā tos vārdos ielikt, bet es vienkārši redzu, ka tāda būšana, ja tas ir par to, kad mēs savos ceļos, ko mēs katrs daram, dažādos veidos, gan ar sevi, gan strādājot ar, tā teikt, cilvēkiem, kalpojot, cilvēkus atbalstot, vai kā šobrīd saka, esot pavadoņi, apziņas dvēseles ceļos, un šajā ceļā, smalkajā pasaulē, šeit, materiālā pasaulē, varētu teikt, zemapziņa, sirdsapziņa, virsapziņa, arvien apzinātāk ceļojot, tā teikt, ceļojot, esot apzinātāk pieredzot, arvien nostabilizē šī apziņas klātsamība visos līmeņos. Un šajā tās redzējums, kad šī varētu teikt kaut kur tāda apziņas līmeņa vai apziņas frekvences pieredze, arī apzināti kopēji sanākšana, viņa spēja nostabilizēt tādu apziņu, šo frekvenci, šo pieredzes līmeni, Man sirdī tas ir dzīves stāsts. Jautājums jau gribās to, kas ir tas dzīvais šobrīd, kas rezonē, vienkārši tik daudzos šeit Latvijā rezonē. Un stāsts par to, ka viens tā ir tīri, var teikt, kā garīga pieredze, bet
viens ir arī to, kāds pieskarās vien vairāk mūsu arī videi, kur ir izpaustā realitāte un visi darbi, ko katrs dara. Es redzu, ir tā nozīme un vieta, vērtība, apzinātībā sanākt, kur tieši to, ka katram savi ceļi, katram savu darbu, katrs jau dara. Bet te gan šo meistaru sanākšana, praktiķu sanākšana vai cilvēku, vai vienkārši cilvēku sanākšana šādā laukā, kā šeit Latvijā, tas vibrē, kā tas atjauno šī saikne, ļoti dzīvā saikne ar šo zemi, ar šīm zemes kodiem, vērtībām un to viedumu un sirsnību, kurš ir dabīgi šeit būt, kur būtībā redzējums ir tāds, ka šeit zemē mostoties, ir katram mostoties. Viens ir, ka mums ir dažādi šī te tādas teorētiskās un caur prāta pusi, kā patriotisms un tā tālāk, bet šī dzīvā pamošanās un kad ir šī dzīvā sajūta un piepildījums, šajā zemē ir labi, ir labsajūta ar to, ka es šeit esmu, šī apzinātā savienotība ar zemi. Dievs, laima, Māra, laima. Un arī tā esence, lai cik varbūt dažādi ceļi, ko katrs dažādi tēli, ko katrs savā pieredzē pieredz, bet sanākt ap šo esenci, kurai zinām centrāli, ka tā ir viena. Un katrs, kurš to sevi jūt, un kāds nostiprinās, es redzu ļoti vērtīgi tādu lauku pieredzēt, kur būtībā arī tieši runā tā mūsu gara, katra nemateriāla esība, es varētu teikt arī šīs nemateriālās būtības, apzinātāk, skaidrāk, stabilāk pieredze, kurā vienam arī neko nesakot, ja kopā tā sanākot, tas jau ievibrē. Ja mēs jau esam daļa no šeit, no visu šī dzīvā organisma, no šī veseluma, un vienkārši tā teikt šādu apzinātību, ko var saukt par šī vieduma un mīlestības klātsamību, caur kuru notiek dievišķās kārtības, veseluma, spēka, sirsnības, visu šo dievišķo kvalitāti tā, kā tā ir, gan dievišķā sievišķā būtība, kā tā ir, gan vīrišķā esība, kā tā ir būtība. Kā visa šī kārtība, kā tā vienkārši ir. Un tas ir katras dienas būtībā cilvēkiem, kuri jau izprot savus procesus fiziskajā plānā, fiziskajā realitātē, ir, tā teikt, savā elementā, emocionāli, personībā. Un šo gara esību ir tīrā pieredzama un tad nostabilizējam šī tā teikt, pieredzes viena no tādām klātsamībām, kura savieno visus līmeņus. Tas ir tas, kas sirdī ļoti rezonē. Viens no jautājumiem gaisā ir, vai tas ir tīri vīru lauks, vai tas ir vīru sievu lauks, kur viedumā šajā zemē dzīvo. Un, viss jau notiek, vēl nav tikšanās, vienkārši redzu, ka tas ir tas dzīvais stāsts, kas šeit garā visiem jūtams ir, par apvienošanos, par vienoto esību. Un viens ir to just vien vairāk un pieredzēt to, kad arī lauks, kuru nav tā, ka kāds šeit rada, kāds šeit viņu dara. Tas vienkārši ir kopā ieraudzīt ar vien skaidrāk to, cik ļoti mēs šeit jau visi esam, cik mēs visi daram vienu, katrs caur savu autentisko prizmu. Un tad, jautājums, vai tev rezonē, piemēram, ka būtu tāds, kur kopēji radīta vide, kur viņi ir online, un viņi ir arī iespējams
vēl tā kā notiek, ja mēs katrs atkal lokāli, katrs veidojam savās vietās un tiekamies. Tien šāda kopēji arī telpa, kas ienāk online, kur vienam otru ieraudzīt. Viņi to pietiek ir ieraudzīt, un katrs jau tieši katrs sirdī garā jūt, būtībā to sajust vienam otru šajā te vienotajā laukā, vienotajā Latvijas laukā, vienotajā telpā, organismā, šīs šūnas, kas līdzās ir, šīs dzīvās, un tur šī pareizībā vienkārši kā pieredze, ko mēs pieredzam, redz, ka mēs satiekam šādus jaudīgus, garus dvēseles apkārt, tad, kas tā ir pa bagātināšanos, un kas tā ir pa izaugsmu, un es redzu, tā ir liela vērtība vēl, gan izaugsmē katram un mācīties vienam no otra, un kā mēs to darām, mācoties pilnībā no visa, kas ir, un tāds vēl viens vārdos liekt vienkārši redzās to, ka tas ir apziņas līmenis, kurš kļūst ar vien apzinātāks, un to arī, kā teikt, tā ir viena tāda forma, kurām ir daudziem, kas esam garīgā ceļā, garīgā šajā apzinātībā, sevis apzinātībā un apzinātā pieredzē, dzīves ar veselumā ar visu. Tam ir savu vieta, tad caur to vidi vienkārši stāst par to, kad ir tā dievišķā kārtība, viņa var ienākt vēl un vēl, un tas stāst par to kopējo spēku. Kopējo šo vienotību vēl skaidrāk apzinoties, tā var arī ar savu, tā teikt, kaut kur arī pātrinājumu izpausties vidē, kurā esam, un līdz ar to ienesot tās vērtības un kvalitātes, kuras mēs vēlamies, gan individuāli un kolektīvi, tās šajā telpā un zemē var ienākt ar vien skaidrāk, precīzāk, ātrāk, un tur ir attiecīgi vēl un vēl, ieraudzīt vienam otru, ir projekti, ko darām, kur varbūt tās vēl un vēl pievienoties, savienoties, kopā realizēt, un tādā veidā. Jā, 17.33. Jā, šāds kaut arī aicinājums veidosim, kurā redzama, ka tā iedvesma ir tik daudzos, tik daudz lauku jūtas vienkārši par to, kad, ko jūs sakat, piemēram, sestdienā, 7 no rīta, pirms arī būšanas darbiem, vai saulēktā, vai varbūt 9 ieraugāms. Rīt sapulce Latvijas viedu mīlestības, kur arī šī te garīga atmoda, kā tā notiek, un šī pulsa sajušana, iedošana skaidrāk, un šī pulsa arī tāda dziļāk, spēcīga, tā kā sirdsdarbība, ka tā paliek spēcīgāk, šīs sirdsdarbības spēcināšana, kur arī praktiski pieminot, šobrīd, ja mēra ir šajā zemē dzīvojot, sirds asinsvadu darbība problēmas ir sliktākajā no pēdējā gala, šobrīd ir šīs planētas, un šis ir šis punkts, caur kuru es redzu arī šim visam tiešā šo dzīvo pulsu. Un kāds ienāk tieši to veidu, kāds saskaņā šeit dzīvojot šajā zemē, ienākt un stiprināt un spēcināt šo lauku, sirds lauku telpu, kur katrs jūt dzīvu, klātsamību, vairāk šeit, un just un pārveidot visus dažādus šos te, kas ir šajā kolektīvā zemapziņā par šo neveselo esību, un kā ienāk veselums, spēks, vitalitāte, ar to, ka katru dienu šeit zemē mostoties, tajā arī mostoties un esot garā, veselē, un katram darot savu autentisko esību un pieredzot šo realitāti un radot šeit praktiski, kas katram ir tas, kas darāms. Sirsnībā pateicībā, jā, uz saziņu.